Kas ir tas minimālais kultūras pakalpojumu grozs tādā viedajā un reģionālā līmenī, kas jūsuprāt būtu jānodrošina? Restīvi, par ko tad jūs cīnīsieties un esat gatavi vispār dot finansējumu? Jo parasti jau runāt, pat ja tie ir reģioni, tad tās ir lielās iestādes, teātri un tā tālāk. Mūsu prioritāte, kā es arī esmu teicis vairāk kārt, ir šis pats esošais vietējo kultūras izglītības iestāžu tīkla saglabāšana. Jo būsim atklāti, tas nav tikai jautājums par mūsu kultūras nākotni, tas vispār ir jautājums par mūsu tautas nākotni. Tāpēc, ka daudz vietas šīs mūzikas un mākslas skolas kalpo par vietējiem centriem tieši Latvijas nomalēs. Un ja mēs nolikvidēsim kādu no šīm skolām vai vispār šiem kultūras centriem, tad arī pazudīs darba vietas, tad arī pazudīs bērni. Mums jau tagad šobrīd jau ir atsevišķas vietas Latvijā, it īpaši Latvijas nomalēs, kur šī problēma ir ļoti aktuāla. Tā kā es uzskatu, ka šī kultūra izglītība ir prioritāte numur 1. Kultūras pakalpojumi reģionos ir faktiski sadalām divās daļās. Tā ir viena pašvaldība joma, ko uzņemās pašvaldība, un otra ir valsts sadaļa. Mēs šobrīd varētu runāt tiešām par valsts daļu. Tas ir pilnīgi noteikti, un tāda ir bijusi mana politika šajā laikā, ir maksimāli jādod iespējas visā valstī, kur dzīvo nodokļu maksātāji. Viņi dzīvo visā valstī, lai viņiem būtu pieejama kvalitatīva profesionāla māksla. Esam strādājuši ar pašvaldībām, lai tas tiešām tā būtu. Izveidojam jaunu projektu tieši pašvaldību profesionālas mākslas kolektīvu pasākumu atbalstam šajā gadā. Tātad arī, teiksim, mūsu mākslinieckie kolektīvi, kas ir Rīgā bāzēti, viņiem ir dot papildus uzdevumi viesoties ārpus Rīgas, un tas tiek arī darīts ar vien intensīvāk, jo cilvēkiem ir daudz sarežģītāk šobrīd nokļūt Rīgā uz šiem pasākumiem. Un otrs lielais aspekts, lai mēs varētu kaut ko aizvest, jābūt ir atbilstošai infrastruktūrai. Tur arī tiek ļoti nopietni strādāts pie šiem multifunkcionāliem centriem, lai visos reģionu centros, mēs šobrīd par tādiem runājam vismaz 5-6, kuros būtu pienācīga kultūras infrastruktūra, kurā varētu notikt arī šie profesionālas mākslas pasākumi, kas ir ļoti būtiski. Ja runājam par kultūra izglītību, protams, ka mēs esam vienmēr teikuši, tas ir ļoti svarīgi, un šie skolu tīkls ir izdevies saglabāt, visas skolas šobrīd strādā, un tam tā ir noteikti jābūt arī nākotnē, tieši tāpatās, kā tas ir bijis tagad, un mēs pie tā noteikti pieturēsimies. Arī mēs tā uzskatām, cik ņemot vērā mūsu arī partijas programmu, ka mēs esam par reģionu attīstību, nav tas īsti normāli, ka Rīga tā milzīgā ekonomiskā un kultūras galva, bet pārējās reģionu nīkuļo. Būtībā ir sācies process, ka mūsu pašvaldības ir ievērojami aktivizējušās. Es runāju par mūsu lielajām pašvaldībām, kur arī šie daudzfunkcionālai kultūras centri, Eiropas Savienības fondu atbalsts tiks veidot, kur arī šīs koncerta zāles top, un kuras attīstās, un kur cilvēki koncentrējās, un kultūra koncentrējās, un profesionāla māksla pieejama, un kur arī galvenokārt koncentrēts ir mūsu kultūras izglītības iestādes, muzikas, mākslas skolas, un tas jau ir izveidojis, tas ir jāatbalsta, un jāatbalsta arī finansiāli, un līdz ar to visi šie jautājumi atrisinās, un visa Latvija būs kultūrāla valsts, un kaut arī Rīga būs 14. gadā Eiropas kultūras galvaspilsēta, un daudz viņi no to saņems. Paldies! Es domāju, ka tas būs liels notikums, jo latviešiem vienmēr vajag kaut kādu tādu dominanti, ko atbalstīt, uz ko tiekties, un es domāju, ka tas ir vajadzīgs un ļoti labi. Paldies! Jā, es varu televīzijā, kad skatos debats, tad tur tāda publika ir ļoti kaislīga, kaut kā es tās kaislības nejūtu. Šeit pieklājīgi kultūras darbinieki. Nē, nu es ar visu respektu, bet tā kā vismaz pasmaidiet kādreiz. Es jau neko vairāk nepateikšu kā ministrs Daudarkungs, jo teiksim, ļoti svarīgi ir tā, mums nepatīk šis vārds infrastruktūra, bet tā kultūras infrastruktūra, kas ir uz vietas, un te ir kopīgi valstī un pašvaldībai, ir jāredz, kurā brīdī, kuram tas ir jādara. Muzikas skolas, bibliotekas un biblioteka tīkls mums ir biblioteka likums, un teiksim, šeit varbūt ir mazāk rūpe. Nākošais līmenis tik tiešām ir attīstības centros jau profesionālās kultūras vienības, institūcijas, kolektīvi, un, protams, amatieru līmenī, tautas mākslas līmenī, gan valsts dotācija, gan pašvaldības atbalsts telpu ziņā, un, lai profesionālā māksla būtu pieejama laukos, tad ir divi ceļi iespējami, vai nu valsts pasūtījums caur pašas institūcijas budžetu, tāds kā operai, piemēram, dotējums priekš festivāliem vai mērķprogrammas kultūra kapitāla fondā. Tas būtu pašs vai ne cilvēku izlemšanā. Pēdējos gados tiešām reģioni ir it kā uzplaukuši visos lielajos centros, mūsu kultūra vēsturiskos novados, kā es gribu joprojām teikt, Zemgale, Kurzeme, Vidzeme un Latgale, ir tāda rosība gan tautas mākslas līmenī, gan arī profesionālajā. Un es nedomāju, ka šobrīd ir kāds novads, kurā nebūtu tādi centri kā
biblioteka, muzeji, kas arī kļuvuši par ļoti lieliem kultūras centriem, kurā ir mākslas izstādes pieejams, citu radošo mākslinieku izstādes. Un kādā veidā to profesionālo, arī Kultūra Kapitāla fonds ir atbalsta profesionālo mākslas kolektīvu, viesizrādi šajos te centros. Tā kā jau šī pozitīvā virzība ir radusies, un kā vienmēr kultūra jau nav tikai, kā mēs no augšas varam kaut ko noteikt, tā jau no iekšpus nākoša.